Vēl ir cilvēks, kas gribas izteikties no tautas. Sveiki, esmu Haralds Ignats, viņš strādā nestrādā. Esmu Haralds Ignats un es jau vairāk kā 20 gadus aktīvi cīnos ar sistēmu kā tādu, gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī, gan arī starp uzņēmēju un darbinieku attiecībām. Tā teikt, esmu eksperts konstitucionālo tiesību zināšanās. Šobrīd ir tāda lieta, un cilvēki noliek satversmi. Es ļoti labi saprotu, kāpēc tā satversme tiek noliekta, jo aptuveni pusgadu laikā man ir tiesa nozagusi 4 lietas, 4 administratīvās lietas, kuras ir ļoti skaļas. Viena no tām ir par 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu atcelšanu, jo projām tiek izskatīta augstākajā tiesā un ir pazudus bez vēsts. Par ķīmtreļiem nozaguši iesniegumus gan prokuratūras, gan policijas, gan tieslietu ministrija. Tiesa 4 reizes neatbild. Tiesa nozaga man lietu par PNB bankas aferu, kurā es apsūdzēju PNB bankas vadību naudas izspiešanā, naudas atmazgāšanā, nelikumīgā kreditēšanā. Un tas viss sekmējās ar tiesas uzpirkšanu un spriedumu zakšanu un turpmāko manis apzakšanu citās lietās. Es saprotu tik vienu, kurš raud tagad, vai ne, tāpēc, ka tuliņam mums pedofilu konvencija stāsies spēkā. Bet ko es gribēju pateikt, vai ne? Tieši satversme ir devusi man to iespēju apstrīdēt tieši tagad vakar iesniegt konstitucionālo sūdzību satversmes tiesai par šo Stambulas konvenciju. Par Stambulas konvencijas viņa apstrīd, kā viņa nesamērīgais atversmes 91. pantu. Balstoties uz satversmi, es panācu 2 reizes atcelšanu uz obligāto vakcināciju. Jā, tā vakcinācija pateicoties man un Guntaram Žilinskim. Daudzi no jums smējās par to, ka Guntars Žilinskis ir manis virzīts prezidenta kandidāts. Bet viņš ir pirmais no daudz, kas ir virzīts. Un viņš ir virzīts balstoties uz satversmi. Tāpēc es lūdzu jūs nevis noliegt satversmi, bet pieņemt to satversmi kā tādu, kā dokumentu, kurš patiešām nosaka mums visiem vienādas tiesības un visiem vienādas iespējas un līdztiesības, līdzjūtību un iespēju augt un ģimenes audzināt. Es nezinu, ko vēl pateikt jums. Redz, jā, viss bija pateikts pašās beigās.